Reizē skatos, kā Daugavā močī minerālu mēsls, kamēr atbildīgās personas bezdē mīkstajos krēslos. Bet kādu gabaliņu tālāk, jaukajā vecāķu pludmalē, kā Doma ar savu mazdēlī par jūras veselīgumu filozofē. Viņa nikni izslēdz radio, jo tur tiek hip-hops atskaņots, kas pilnīgi nav saulēnējai dienai piemēros. Būs jārakst vēstuli uz radio, viņai beidzot pietiek. Šitām ārprātīgajām rūpībām vienreiz punkts ir jāpieliek. Nu labi, liksim mierā. Kad pārbrauc ķīšas ar tiltam Rīgas centra virzienā, jau vairākas gadus pēc kārtas tur ir jāvēl gāzmas galvā, jo nezinu no kurienes kāpēc rodās nenormāla benzīna smaka. Tā vien liekas, ka tā atkal ir uzpērkamo diršu tvaka. Bet kā jau zināms, pie mums visiem viss ir pohuj, visi sen ir pieraduši, ka daži pimpi viņus ir līdz ausīm sūdos ierakuši. Kā lai šito visu izmaina, es patiešām nezinu. Paprasiet kaut ko vieglāku, es to patiešām nezinu. Paņem džeku ciet ar entajiem čekiem kabatā, pēc dažām dienām viņš jau staigā pa ielu pilnīgā pohujā. Protams, var jau saprast tiesnešus, arī viņiem gribās dzīvot. Tomēr ir dažas lietas, ar kurām varbūt tā nevajadzētu jokot. Katrs pats, protams, zina, cik ko un kā viņš ir darījis, pēc kādiem principiem un kādām normām vadījies, bet tiem, kas laiž tādu veidu huils ārā, es novēlu, lai viņi atvases iemīlās tādā resnākā adatā. Jā, un vēl, izmantojot izdevību, es gribētu pievērst uzmanību. Ja man dzird kāds, kas atbild par galvaspilsētas greznību, kad būs lieldienas, ja vajadzēs no finieru olas uztaisīt, par 5 štukām mēs ar džekiem to mierīgi varam izdarīt. Arī eglē kāju uz Ziemassvētkiem droši vien, ka vajadzēs. Kā jau parasts summa, tai nemazākā priekš olām atvēlēs. Ja gadījumā nav neviens, kas uzņemās šo atbildīgo nastu, atsūtiet vēstuli, adresi ielas mums pa e-pastu.